Stambulas konvencija ir tā kā kreisās ideoloģijas attīstīšana, popularizēšana? Ko tieši? Nē, manuprāt, tie mīti, kas ir salikti sabiedrībā uz vienu pusi vai uz otru pusi, manuprāt, svarīgākais jautājums ir cīņa pret vardarbību. Bet jūs jau teicāt kreisā ideoloģija. Un tas ir pats galvenais. Šobrīd arī Labklājības ministri izstrādā šo pretvardarbības likumu. Tas jā, es par ideoloģiju. Vai ir konvencijas vai nav konvencijas, manuprāt, svarīgāk ir tas, kā un kādā veidā mēs cīnām. Man ir svarīgi tie vēlētāji, kuri domā par ideoloģiju. Man viens šorīt taisn atrakstīja viens vēlētājs. Ļoti interesanti, viņš preparēja arī tur zemnieku, tas sociāldemokrāti kreisie, tur pretrunas tādas, šādas. Cilvēki domā par to, pilnīgi var just. Jā, ja drīkst par to pašu kreiso ideoloģiju. Es gribētu teikt, ka LSDSP pozīcija fundamentāli atšķirās šajā redzējumā no progresīvajiem. Mūsuprāt, un priekš LSDSP ir un pastāv vienīgi tā sociāldemokrātija, ko Latvijā atveda Rainis. Un mēs nevienu brīdi netaisamies mainīt savu nostāju, mainīt tajā kreisuma virzienā, pa kuru šobrīd iet progress. Tad tie Eiropas kreisie, lai viņi dzīvo 21. gadsimtā, jūs dzīvojat 20. gadsimtā. Tā īsti nav, bet ir arī zināms nianses, kurā mēs nevaram piekrist tam, kas notiek šobrīd Eiropā.